kas esat ieradušies uz latviešu valodas projektu Valodas policija pētījumu atklāšanu. Pirms runāt par to, kā mums šogad ir veicies un kādas ir atziņas, mēs noskatīsimies video, bet vēl pirms tam es pateikšu, kā mani sauc. Un mani sauc Agnese Birnbaum-Eglīte, un es esmu Skrivanek Baltika, kas ir projekta ierosinātājs, mārketinga vadītāja. Evita, lūdzu video. Kā runā ministru prezidenti? Ar mērķi aktualizēt latviešu valodas kultūras un publiskā lietojuma jautājumus, 5 latviešu valodas eksperti projekta Valodas policija ietvaros turpināja pētīt Latvijā pazīstamu cilvēku runas kultūru. Šoreiz viņi vērtēja atjaunotās Latvijas Republikas ministru prezidentu runas ieradumus. Pētījuma noslēgumā eksperti dalās secinājumos par publisku latviešu valodas lietojumu un sniedz praktiskus ieteikumus valodas izkopšanai, kas noderēs gan sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, gan ikvienam interesantam, kurš vēlas pilnveidot latviešu valodas prasmes. Latvijas Republikas premjerministru valoda ir kā spogulis, kurā mēs redzam paši savu attieksmi pret valsti, pret vēsturi, kultūru, valodu. Tāds novērojums, ka es pats sevi pieķēru pirms sākt analizēt konkrētos piemērus. Mani priekšstati par mūsu bijušo valsts vadītāju runas prasmi un kultūru lielā mērā saistījās ar priekšstatiem par viņiem kā politiķiem, ar viņu politisko reputāciju, kas pēc tam, pievēršoties jau konkrētai analīzei, izrādījās negluži atbilstoši patiesībai. Viss jau sākas no augšas un no galvas. Ja tur sākas nevērība, valodas likumība pārkāpšana, pilnīgi loģiski cilvēki to dzird un vai nu saprot, vai instinktīvi arī dara tāpat. Nenoliedzami viņiem visiem piemīt drosme. Jo uzņemties šo amatu, un vairākiem no viņiem šis amats bija jāuzņemas laikā, kad valstī nebija viegls posms. Un līdz ar to šī drosme ir apbrīnojama, zinot, cik daudz būs jāuzstājas publiski, zinot, cik daudz darba būs jāveic, zinot, cik ļoti būs jāmaina viss savs dzīves ritms. Tas ir, manuprāt, pozitīvais it visiem. Man tāds sajūta no malas raugoties, ka apdomājot par šo piedāvājumu kļūt par premjerministru, oratoru prasmes bija pēdējais sarakstā, ko izvērtēt, vai man to darīt vai nedarīt. Un tas ļoti interesanti, jo vai mēs varam iedomāties, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs vai apvienotajā karalistē valsts augstākā amatpersona varētu 5 minūšu sižetā pateikt 10 kļūdas. Bija tādas situācijas, kad ir neērti. Tā skaitā neērti par to, ka tavas valsts augstākā amatpersona ir tik bezpalīdzīga kameru, mikrofonu un auditorijas priekšā. Ja mēs klausāmies premjerus, tad izskatās, ka mēs varam iestādīt pilnīgi visu, sākot ar mērķi un uzdevumu, un arī valdību mēs varam iestādīt. Šī bija atkal tā situācija, kad kārtējo reizi, ka vietā rūpīgi ļoti daudz cilvēku lietoja kadi. Ļoti bēdīgi. Nezinu, kā mums visiem, ko mums visiem kopā darīt. Diezgan bieži ir tā, ka pilnīgi nevajadzīgi lietām piešķirtie vārdi, ko ir jau 2, 3 vai 4 paaudzes lietojušas, pēkšņi maina tikai tāpēc, ka kādas citas valodas ietekmē. Es domāju, tas nav īsti attīstības tāds pozitīvais komponents. Situācijā, kad ir jāpasaka kaut kas smags, auditorijai netīkams, droši vien nevajag mēģināt ar runas līdzekļiem ļoti apzināti panākt auditorijas simpātijas, panākt auditorijas piekrišanu, pielabināties. Jo es baidos, ka mēs paši nekļūstam, dzīvojot tādā vidē, vai mēs paši nenoturlinām savu iekšējo ausi. Manuprāt, cilvēkiem ar vien svarīgāk ir šī pareiza valoda, kā izteikties.
ja cilvēki vēl zināt, kā rodas vārdi, kā to un to pateikt latviešu valodā. Un tas ir brīnišķīgi, jo kamēr mēs latviešu valodā meklēsim atbilstošu vārdus un kamēr mēs latviešu valodā varēsim runāt par visiem tematiem un visām jomām, tik ilgi latviešu valoda pastāvēs un attīstīsies. Valodas policijas eksperti darbu turpinās. Sekojiet Valodas policijas veikumam, kā arī meklējiet padomus sekmīgai latviešu valodas lietošanai Skrivenek Baltika mājaslapā Skrivenek LV. Pirmo vārdu es došu Vasilijam, kurš man tepat ir pie rokas. Vasilija, varbūt pastāsti, kas ir Valodas policija? Projekts Valodas policija, ideja par šo projektu radās 13. gadā, kad mēs pirmo reizi nolēmām paskatīt un papētīt 11. Saeimas deputātu valodu vairākās kategorijās. Valodas kultūra, gramatika, vārdu krājums, stils, kādas ir oratora iemaņas, cik mūsu deputāti ir pārliecināti savā runā, kāda stāja. Un bijām patiesi ieinteresēti rezultātos. Un arī ļoti dedzīgi vēlējāmies turpināt šo projektu, ko mēs arī darījām. Un 15. gadā jau pievērsāmies pašvaldību vadītāju runas kultūrai. Un atkal joprojām palika spēkā šīs 4 kategorijas, kuras tika apskatītas. Kā pašu spēcīgāko 11. Saeimas runas vīru mēs atzinām toreiz Valdi Zatleru. Savukārt no pašvaldības runas cilvēkiem mēs ļoti atzinīgi vērtējām Kuldīgas domes vadītāju Ingu Bērziņu, Ogles domes vadītāju Manguļa kungu, arī Liepājas mēru Saska kungu. Un Jā, paldies. Tas ir tas, kas mums ir bijis līdz šodienai. Varbūt tad turpinām šo stāstu, un es zinu, ka tu esi sagatavojis mīklas. Nosacīt neliels mīklas, jā. Šajā projektā mēs nolēmām paskatīt uz mūsu premjerministru runas kultūru. Un tad tas brīdis ir klāt, kad mēs varam, tā teikt, uzdot mīklas. Un ja es teiktu, ka šis kungs ir ļoti bagāts vārdu krājums, izcilas pārliecināšanas spējas un gramatiski ļoti pareiza valoda. Ir 14 vai 13 iespējas. 13, jā. Vai ir varianti? Vai ir varianti? Šķēle. Gandrīz. Gandrīz, jā, bet nē. Nē. Repšas kungs. Nākamais runātājs ir ļoti labs gramatiķis, tikpat kā nav gramatikas kļūdu viņa runā. Ļoti precīzi terminu izvēlē. Bet varbūt nevienmēr patīk runāt publiski. Dombrovska kungs. Nu, lūk. Un tagad lūkšu minēt vienu no ministru prezidentiem, kuram ir izteikti spēcīga balss. Lietot pauzes māk ļoti pareizi un vietā. Tad ir spējas saglabāt loģiku. Jā. Jā.
Patiesībā, jā, Gudmanis ir mūsu šā pētījuma favorīts. Gan tās atšķirības, teiksim, punktu ziņā ir diezgan minimālas. Jā, paldies. Tad mēs esam noskaidrojuši premjerministru par kopvērtējumā visvairāk iegūtajiem punktiem. Esam sagatavojuši arī balvu, cerams, ka nodosim. Tagad lūkšu vārdu Aigai Veckalnei. Aiga varbūt pastāst par savām atziņām, novērojumiem. Varbūt kaut kas bija atšķirīgs no iepriekšējiem pētījumiem, kopīgs. Jā, paldies, Agnēs, paldies, Vasilē. Es ļoti ceru, ka izdosies nodot balvu Godmaņkungam. Manuprāt, godam nopelnīt un balva ļoti skaista. Esmu šajā pētījumā jau no paša sākuma, un 3. pētījums man ir liels prieks būt šā pētījuma daļai. Un esmu priecīgi par to, ka mums ir izdevies pievērst uzmanību valodai, jo valoda, kā mēs visi zinām, ir mūsu domas kultūra un mūsu iekšējā kultūra. Un tikpat svarīgi, kā mēs ģērbjamies un kā mēs izskatāmies un kā mēs runājam. Un tas, ko esam secinājuši arī šajā pētījuma posmā, ir tas, ka mūsu politiķu runa ir visas sabiedrības spogulis. Tieši tās pašas kļūdas, kas ir raksturīgs mums visiem, ir raksturīgs arī mūsu politiķiem. Arī spēcīgās iezīmes ir raksturīgs mums visiem tos politiķiem. Tipiskākās kļūdas droši vien jūs uzmināt tikpat ātri, kā labāko runātāju, tās ir kā un kad jaukšana, garā vispārināšana darbības vārdu konjugācijās, dažādas semantiskas konstrukcijas un nevēlama aizgūmi tajās, kā piemēram runa iet vai video pieminētā sastādīšana un iestādīšana, nākošais lietošana, tad, kad vajadzētu lietot nākamais un tā tālāk kļūdas varētu minēt un minēt. Runājot par premjerministriem salīdzinājumā ar iepriekšējā pētījuma varojumiem pašvaldību vadītājiem jāmin tas, ka, lai gan ir ļoti līdzīga situācija un tipiskas kļūdas ir ļoti vienādas, tad, protams, jānorāda uz to, ka premjerministra amats ir vēl publiskāks nekā pašvaldības vadītāja amats, līdz ar to par valodu ir jādomā vēl vairāk. Un ikvienam publiskam runātājiem par valodu būtu jādomā, jo tādā veidā jau tiek rādīts piemērs arī citiem. Protams, nedrīkst aizmirst par drosmi, kas ir bijusi jebkuram premjeram, jo bieži vien šis amats ir bijis jāsāk darīt grūtā valstī, grūtā laikā, un, protams, tad par valodu ir vismazāk domāts. Taču mūsu aicinājums ir atcerēties, ka vārds ir ļoti spēcīgs ierocis, un publiska runa ir ļoti būtiska joma, kurā darboties un kurā sev pilnveidot. Paldies, Aiga. Pateicos. Tagad lūkšu savas atziņas, varbūt novērojums par šī gada video un audio failiem paust Ierbalu Vežikūram. Vispirms jāsaka, ka šis formāts, kā Skrivenek Baltika ir veidojis visus šos 3 projektus, ir pašreizējā situācijā, ņemot vērā, kāda mums ir sabiedrība, es domāju, tā ir vispār vienīgā iespējamā versija, kā piesaistīt uzmanību. Mēs vairs nevaram runāt par latviešu valodu tā kopumā, kāda ir vai kāda trūkuma. Mēs jāņem ir kaut kādas sabiedrībā ievērojama grupas, mērķgrupas, un tikai tādā veidā mēs kaut kā varam vēl atgādināt cilvēkiem par to, ka mums taču ir sava valoda, kuru nevajadzētu arī atstāt tādā aizmirstībā, nolaidībā, jo man šajā reizē varbūt negribētos lietot neliterārus vārdus, bet vienu tādu, lai uzliktu punktus uz i, es domāju, ka mūsu sabiedrībā tomēr ir izplatīts tas, ko tautā sauc pofigisms. Un valoda ir arī tur ietilpst, daudz citu lietu. Jākonstatē arī, ka augstākā izglītība, kas daudzās citās attīstītās valstīs jau garantē arī valodas līmeni, literārās valodas apgūt, izrādās, ka pie mums tas tikai daļēji darbojas. Politiķi, kas pretendē uz kaut kādiem augstiem amatiem vai to, ka viņi grozīsies televīzijas kameru un mikrofonu priekšā, visās citās attīstītajās valstīs strādā ar sevi. Ne tikai tur iet pie zobārsta vai pie friziera, bet arī strādā ar valodu. Jau tika sižetā pateikts, ka grūti iedomāties kādu attīstīto valstu
valdību vadītājus, kas pieļautu kļūdu, kas dažu minūšu laikā varētu vairākas kļūdas pieļaut. Un tas vispār nebūtu iespējams. Otrā dienā visas avīzes būtu pilnas. Patiešām bija ļoti grūti mums izsvērt, kuri būs līderi, kuri būs uzvarētāji, jo bija 4 aspektos mēs vērtējām. Un varēja redzēt, ka mūsu premjeri sadalās. Vienam premjeram ir spēcīgāka šī puse, vājāka tā. Citam atkal pilnīgi otrādā. Ja? Mēs redzam, ka tie premjeri, kas izgājuši Tautas frontes laikus, uzstājušies lielu cilvēku masu priekšā, viņi daudz drošāki, viņi skaļāki, viņi prot uzsvarus salikt. Arī tie, kas varbūt ir lektori vai no augstskolās vai kaut kur citur, daudz labāk jūtas. Un tie, kas tādas lielākas publikas priekšā mazrunājuši, viņiem ir visi šī oratora, protams, prasmes nav tik labas. Bet varbūt viņiem, un to mēs arī ievērojām, dažiem ir ļoti laba arī stilistika, ļoti laba gramatika, bet pietrūkst izteiksmīgas runas, kas valdības vadītājiem noteikti ir nepieciešama. Tā kā, te patiešām, man liekas, ka tie punkti bija ļoti tuvu, vai ne? Varbūt bija mums pāris, es varbūt negribētu saukt, bet bija pāris varbūt mums premjeri, kuri tā drusciņi atpalika punktu ziņā. Bet vispār, patiešām iespējams, ka arī tiem cilvēkiem, kas ir ap ministru prezidentiem, padomdevējiem dažādiem, arī tiem ir jāpamana, ka kaut kas nav ar valodu. Ja? Dombrovska kungam patiešām 2-3 nelāgi vārdiņi bojāja viņa intervijas un runas. 2-3 nevajadzīgi, pilnīgi greizi vārdiņi. Ja? Es nesaukšu tos vārdiņus. Ja? Vai tiešām neviens viņam nevarēja pateikt, ka tas nav īsti latviski, ka tas neder, vai viņš paskatās, vārnīcai pavisam citādāk tas vārds. Ja? Tad redziet, kopumā ļoti labu iespaidu var sabojāt patiešām, kā tur saka, darbas piliens. Ja? Tā kā, es domāju, tādi varētu būt mūsu, bet patiešām jāpiekrīt visiem iepriekšējiem runātājiem. Ministru prezidenti atspoguļo visu to, kas ir notiek sabiedrībā.